Jautājumi, kurus mums vajadzētu uzdot pēc 7. oktobra slaktiņa, nav tikai par palestīniešu arābu barbarismu, kur izdarīja lielāko ebreju masu slepkavību kopš holokausta. Slepkavību, izvarošanu, spīdzināšanu, nolaupīšanu un bezjēdzīgas iznīcināšanas orgijas vidū. Tas bija tas, kas lika tik lielai pasaules daļai to racionalizēt, attaisnot un pat aplaudēt tam. Šodien raidījumā Think Twice mēs apspriežam pēc 7. oktobra pieaugušo antisemītisma vilni un to, kā tas ietekmē pasaules sabiedrību. Kopā ar dokumentālo filmu režisori, kuri radījusi nozīmīgu jaunu darbu, atklājot to, ko viņa pamatoti sauc par kolektīvu grimšanu ļaunumā. Sveiki un laipni lūdzam raidījumā Think Twice. Ir ieguldīts daudz pūļu cenšoties izskaidrot ne tikai to, kas notika 2023. gada 7. oktobrī, bet arī kāpēc tas notika un kā saprast tās sekas. Tas, kam esam bijuši liecinieki, gandrīz 3 gadu laikā kopš Hamas vadītā palestīniešu arābu uzbrukuma Izrēlai un neaprakstāmajām zvērībām, kas notika tajā dienā, nav bijis tikai atbalsta pieaugums naidam pret ebrejiem, bet arī tas, kā šis naids ir kļuvis par daļu no plašsaziņas līdzekļiem un kultūras. Pēc mūsdienu Izraēlas valsts izveides, anticionisms, kustība, kas cenšas liekt ebrejiem tiesības, kuras neviens neatteikt nevienam citam, vienmēr ir bijis neatšķirams no antisemītisma. Taču to ir atkārtot pierādījusi reakcija uz 7. oktobrim. Un tas, kāpēc naids pret ebrejiem nav kļuvis tikai par parastu parādību, bet arī pieņemams liberālajā sabiedrībā tādā veidā, ko pirms neilga laika būtu paredzējuši tikai retais. Kā apgalvo filmu veidotāja Glorija Grīnfilde, tas ir bijis kolektīvs grimšana ļaunumā. Un mums ir gods šodien viņu uzņemt, lai pārunātu gan viņas jauno dokumentālo filmu par 7. oktobrim, gan to, kas notika pēc tam, bet arī viņas personīgo ceļojumu no radikālās kreisās puses līdz pašreizējai misijai, kurā viņa atklāja naidu un stāsta patiesību par karu. Sarkanās un zaļās alianses marksisti un islamisti, kā arī viņa neliberālie līdzgaitnieki, vērš karu pret Izraēlu un ebrejiem. Glorija Grīnfilde ir godalgota dokumentālo filmu veidotāja, kas koncentrējas uz ebreju identitātes un ebreju nācijas stiprināšanu, kā arī stājas pretī ideoloģiskajam uzbrukumam ebrejiem un rietumu civilizācijai. Viens no valsts vadošajiem ebreju feministiem un izdevējiem 70. un 80. gados, viņa aizgāja no kreisajiem pēc tam, kad saskārās ar to antisemītismu. Kopš Document Production dibināšanas 2008. gadā viņa ir producējusi vairākus nozīmīgus darbus, tostarp 2008. gadā The Case for Israel – Democracy's Outpost, 2011. gadā Unmasked Judeophobia, 2014. gada Body and Soul – The State of the Jewish Nation, 2018. gada The Fight of Our Lives – Defeating the Ideological War Against the West, 2022. gada Civilization in the Danger Zone, kā arī viņas jaunākais tikko iznākušais dokumentālais filma A Collective Descent into Evil – The Lethal Obsession with Jews and the Jewish State, kas pašlaik ir pieejams straumēšanai. Glorija Grīnfilde laipni lūgta raidījumā Think Twice. Tas ir tik liels gods un prieks būt šeit. Paldies! Nu, Glorija, liels paldies, ka pievienojies mums šodien. Es vēlos sākt ar jautājumu par tavu jauno filmu par 7. oktobrim un tās sekām – kolektīvo grimšanu ļaunumā. 7. oktobrī bija notikums, par kuru plaši ziņoja un diskutēja. Kas tajā un tās sekās tavuprāt pietrūka šajās diskusijās, kas lika tev izvēlēties šo tēmu savam jaunākajam darbam? Vairāk nekā tas, kas pietrūka, bija mana izpratne, ka cilvēki, patiešām cienījami cilvēki, būtu grūti saprast, kāpēc tas notika tajā laikā, ja neizprot mūsu ienaidnieku ideoloģijas, stratēģijas un mērķus. Un arī saprast, ka tie, kas ir mūsu ienaidnieki, nav tikai mūsu ienaidnieki. Viņi ir arī brīvās pasaules un visu to tautu ienaidnieki, kas nepiekrīt viņu ideoloģijām.
Es domāju, ka būtu ļoti svarīgi atkal aicināt skaidri un pārliecinoši runājošus ekspertus, zinātnieku un analītiķus, lai viņi mūs iepazīstinātu ar to, kā sākās šīs naida izjūtas pret šo imperialistisko teroru līdz tam, kur esam šodien. Tas nav nekas jauns, varbūt dažas no metodēm ir atšķirīgas, bet lielākoties mēs to jau esam piedzīvojuši. Mūsu iepriekšējās paaudzes to jau ir piedzīvojušas. Bet tas viss šobrīd notiek tik straujā tempā, ka ir ļoti, ļoti svarīgi, lai mēs to saprastu un efektīvi pretotos. Paldies, ka sekojāt raidījumam Think Twice. Neatkarīgi no tā, vai klausāties mūs kādā no podkāstu platformām, vai skatāties mūsu tiešraidē Facebook, X vai JNS YouTube kanālā, lūdzu nospiediet patīk un vai abonējiet JNS, nospiediet zvaniņu, lai saņemtu paziņojumus, un atstājiet mums labas atsauksmes. Tāpat papildus Think Twice ir arī Jonathan Taubin Daily podcasts, kurā es dalos ar jums ar jaunākajām ziņām un analīzi par nozīmīgākiem jautājumiem, ar kuriem mēs šodien saskaramies. Jūs varat atrast šo ikdienas raidījumu ar nosaukumu Jonathan Taubin Daily JNS kanālā, jebkur, kur klausāties podkastus. Un tagad atgriežamies pie šodienas programmas. Jā, es domāju, ka ievietot to kontekstā ir būtiski un Acīm redzam, pietrūkst lielākajā daļā diskusiju par 7. oktobra notikumiem. Kas bija visgrūtākais elements veidojot filmu par 7. oktobri? Kas padarīja to patiešām atšķirīgu no jūsu iepriekšējām tēmām, kurās jūs esat pievērsies šim civilizācijas karam, ko esat aktualizējis? šī bija visgrūtākā filma, ko jebkad esmu veidojusi. Visgrūtākā man pašai, jo savās barbarisma un zvērību un šausmu dēļ, un strādājot pie tās un nepārtraukt ar to saskaroties emocionāli, tas man bija ļoti, ļoti grūti. Bet par laimi, es tiku audzināta kā cīnītāja un sapratu, ka šī iespējams ir vissvarīgākā filma, ko jebkad esmu uztaisījusi. Un man vienkārši bija jātiek tam cauri un jādara tas pēc iespējas labāk. Un par laimi, kā jau es teicu, es spēju tikt tam cauri un strādāt ar materiālu, jo man filmā bija vislabākie cilvēki. Un tie ir analītiķi, tie ir žurnālisti, tie ir zinātnieki, kuri parādīja savu neticamo izpratni. Es noteikti varu saprast, cik traumējoši ir patiešām dziļi iedziļināties tajā, kas patiesībā notika un kā tas viss nāca gaismā, un pat arī sekas pēc tam. Tas ir, un patiesībā, cilvēki, daudzi cilvēki, un lielākā daļa cilvēku nav redzējuši pašus grafiskākos kadrus, kas dokumentē, kas patiesībā notika. Acīm redzot, tu to redzēji, žurnālisti tādi kā es to ir darījuši. Bet daudziem cilvēkiem tas ir tikai abstrakts jēdziens, tas ir tikai datums, tā ir tēma. Un tēma, no kuras daudzi cilvēki varēja ātri novērsties, bet būt tajā iekšā bija ārkārtīgi smagi. Jā, es domāju, ka vēl viena lieta, ko es vēlos uzsvērt, ir tā, ka tas nav tikai par 7. oktobrim. Atkal tas ir, jūs zināt, vēsture, šī naida veidošanās, šī, jūs zināt, imperialistiskā darbība no džihādistu puses un viņu noderīgajiem idiotiem, rietumu radikāļiem. Bet tas ir arī, kas notiek pēc tam. Un tas nav tikai tas, kas notiek pēc tam universitātēs. Bet tas patiešām atspoguļo to, ko mēs saucam par garo gājienu sabiedrībā. Un tas arī, jūs zināt,
ir iespēja, lai saprast, ka tas bija plānots. Jau sen tas sākās, zini, pirms 30, 40 gadiem. Un ar to jūs domājat cīņu, lai kaut kādā veidā delegitimizētu Izraēlu un ebrejus un celtu bodā, ziniet, šo krustakaru, džihādu, lai iznīcinātu Izraēlu. Jā, un tas nav tikai, lai iznīcinātu Izrēlu. Es domāju, tas, kas notiek ar ebreju tautu vai kas notika ar ebreju tautu 7. datumā, tas jau notiek ar kristiešiem no Āfrikas, Nigērijā un citās Āfrikas valstīs. Šīs nav tikai par ebreju tautas iznīcināšanu un Izraēlas iznīcināšanu. Tas ir par brīvās pasaules iznīcināšanu un jebkādu cilvēku grupu iznīcināšanu, kas nepiekrīt islāmistu ideoloģijām. Un es domāju, ka tieši tur mēs esam nonākuši tagad, un saprast to ir svarīgi, lai mēs varētu apvienot visus cilvēkus, kuri ir apdraudēti un kurus šie islāmistu barbari masveidā nogalina. Un tad es domāju, ka ir ļoti svarīgi saprast, ka tas ir plašāk nekā tikai mēs, bet mēs esam pirmajās rindās un izjūtam to vissmagāk. Jā. Ko jūs uzzinājāt, veidojot šo filmu, kas jūs pārsteidza? Es domāju, tiem, kuri vēlējās uzzināt patiesību par 7. oktobri, tā noteikti bija pieejama. Bet ko jūs uzzinājāt šī procesa laikā, veidojot šo filmu, ko iepriekš nebijāt sapratis? Gatavojoties šīs filmas veidošanai, es veicu milzīgu daudzumu pētījumu. Un tā, kad es patiešām sāku biju pazīstama ar kas būtu dažādu komentētāju ieguldījumi filmā. Papildus tam, ka uzzināju kaut ko par sevi, kas bija tas, ka man draud risks nonākt tik lielā pārslodzē, ka tas mani gandrīz var paralizēt. Un man ir jāiemācās labāk sadalīt savus spēkus. Bet tā īsti nav būtiskākā atbilde. Svarīgākais jautājums ir, kāds bija materiāls, ko filma saņēma no komentētājiem, ko es iepriekš īsti nesapratu. Un tā daļa no tā ir no manas intervijas ar Emanuelu Atalangi, kurš ir eksperts par Hezbollah Latīņamerikā, un saprotot ne tikai. Ka viņi radīja lielu draudu Ziemeļamerikai, ko es zināju, bet par ko es nezināju. To partnerību, kas notika Latīņamerikā ar Hezbollah, partnerība ar Krieviju un viņu lidmašīnām. Es nezināju, ka dažas no šīm lidmašīnām nelegāli ieveda cilvēkus šajā valstī. Tādas lietas man ļoti palīdzēja saskatīt kopsakarības, kurus iepriekš nebiju savienojusi. Tā nebija vienīgā lieta, bija vēl daudzas tādas lietas. Tas ir tik plaši, ka es pat nezinu, ar ko sākt. Bet pārsvarā es domāju, ka tāpēc, ka 2012. gadā patiesībā tas bija
2011. gadā. Es izlaidu filmu ar nosaukumu Unmasked Judeophobia, un šī filma pētīja nāvējoša naida pret ebrejiem atzimšanu visā pasaulē. Un tajā laikā šķita, ka tas tiešām bija, ziniet, slikti. Tātad šeit, un es nezināju, tas nebija. Man nebija skaidrs pēc tam, kad tas iznāca 2011. gadā, ka man būs jāatgriežās pie šīs tēmas. Un Jā, kad mēs es nezinājām, sasniedzu, cik slikti tas patiesībā ir. Ziniet, mēs domājām, ka ir slikti. Mēs nezinājām, cik slikti. tieši tā, un cik daudz sliktāk tas vēl varēja kļūt. Kad es tagad atskatos uz 2011. gadu, tas bija tā, un es zinu, ka tas droši vien izklausās briesmīgi, bet kad es atskatos uz to salīdzinājumā, 2011. gads bija kā pastaiga parkā. Zini, un cik strauji viss notiek, ka viss notiek tik ātri tagad. Tas ir tā, it kā katru dienu būtu kaut kas jauns, ir vēl kāda jauna informācija vai vēl kāda jauna zvērība, vai arī arvien vairāk un vairāk cilvēku, kas agrāk bija normāli, patriotiski cilvēki, pareizi domājoši cilvēki, kuri tagad vienkārši ir ienirusi šajā neglītumā. Nevis, lai to apturētu, bet lai to veicinātu. Jā, tas un ir viņi domā, ka viņiem šausminoši. ir taisnība un ka viņi rīkojas taisnprātīgi. Tieši tā, un tas ir kā epidēmija zināmā mērā. Un arī tas, ko es iemācījos no šīs pieredzes, producējot un režisējot, veidojot šo filmu, ir tas, ka ir vēl svarīgāk, lai iepriekš es domāju, ka ir svarīgāk, lai ebreji un kristieši īpaši strādātu kopā, jo mums ir kopīgs ienaidnieks, kuram ir nodoms nogalināt gan ebrejus, gan kristiešus. Un ja mēs nesanāksim kopā un arī neaicināsim citus, neatkarīgi no tā, vai viņi ir citi cilvēki, neatkarīgi no tā, vai viņi ir reliģiozi vai nereliģiozi, vai viņi ir hinduisti vai kas cits, ka mums ir jāapvieno šie cilvēki. Un šodien ir cilvēki, ir patiešām lieliski cilvēki šodien. Piemēram, Ričards Landis, piemēram, Čārls Džeikobs, tie patiešām strādā pie šiem jautājumiem, apvienojot cilvēkus, tā sauktos neticīgos kopā. Un mums tas jādara kopā, jo ebreju tauta ir pārāk maza pēc skaita. Un mums ir savas problēmas, ar kurām mums jārēķinās. Es domāju, jūs zinat, ne visi ebreji saprot, ka viņi ir daļa no tautas, vai atzīst, ka viņi ir daļa no tautas. Un tā ir īsta problēma. Jā, Tas man atgādina visu, ko esmu lasījusi par nacistu režīma sākuma posmiem. Un bija ebreju grupa, kas domāja, ka ja viņi atbalstīs Hitleru, viņi būs drošībā. Viņi bija pirmie, kurus nogalināja. Jā. Tātad mums ir sarežģīta situācija, ar kuru mēs saskaramies. ļoti taisnība. Tagad, pēc 7. oktobra, antisemītismu uzplūds noteikti ir atklājis morālo pagrimumu kreiso vidū, ko jūs apskatāt šajā filmā. Pēdējā desmitgadē mēs bijām liecinieki kreiso ideoloģisko ekstrēmistu skolas triumfam. Kā jūs iepriekš precīzi norādījāt, viņi pabeidza savu ilgo gājienu cauri Amerikas institūcijām, kas kulminēja iespējams morālajā panikā 2020. gada Black Lives Matter vasarā. Bet interesanti ir tas, ka jūs šo visu paredzējāt jau sen. Jūs saskārāties ar naidu pret ebrejiem 70. un 80. gados, kā vadošā ebreja feminista un izdevēja. Vai jūs varat pastāstīt, ko toreiz pieredzējāt un par savu ceļu no tā laika līdz pašreizējai pozīcijai, kā dokumentālo filmu veidotājs, kas veltīts ebreju identitātes stiprināšanai un Izraēlas aizstāvēšanai?
Tā bija ļoti interesanta dzīves posms, maigi izsakoties. Es biju naiva un būtībā kā daudzi citi, ne visi, bet bija daudzi citi, kurus šī kustība aizrāva tāpat kā mani. Un bija daļas no tā, kas bija saprātīgi. Tās sieviešu kustības daļas, kas cīnījās par vienlīdzīgām tiesībām. Un vienlīdzīgas tiesības ir ļoti cienījams mērķis. Bet kā jau ar jebkuru kustību, radikālisms var parādīties, un tas arī notika. Un es biju iesaistījusies radikālajā feminismā. Un es piedzīvoju daudz naida pret ebrejiem. Un, diemžēl, tajā laikā radikālajā feministu kustībā galvenais naids pret ebrejiem, ko es piedzīvoju, nāca no melnādainajām radikālajām feministēm. Audre Lorde un citas. Un tajā pašā laikā konferencēs šīs antisemītiskās sievietes, kuras bija melnādainas un radikālas, mēģināja iebiedēt ebreju radikālās feministes, sakot, ka viņu mātes bija spiestas tīrīt mūsu māšu toaletes. Jo mēs visas, ziniet, nākot no bagātām ģimenēm, mana māte bija apkopēja manā vidusskolā. Un man bija ļoti realistiski izpratne par, kas patiesībā bija vienkārši pretīgi meli, lai mūs iebiedētu. Un tāpēc es tam stājos pretī. Un ja kāds no viņiem vai kad kāds no viņiem mani nosauca aizskarošā vārdā, es tad viņiem atbildētu ar piemērotu aizskarošu vārdu, lai viņi saprastu, ka, kādreiz teica Menahēms Begins, mēs neesam ebreji ar trīcošiem ceļiem. Un tas prasīja man, tas man iespējams prasīja pusotru gadu, lai saprastu, ka šo kustību nevarēja glābt. Ka tā bija indīga. Un tā es atvadījos no visa tā lielā mītiņā San Francisco un aizgāju prom. Un tas patiesībā, lai gan es tiešām jutos atvieglota, ka aizgāju prom, tas man atstāja zināmu traumu. Un man vajadzēja apmēram 4 gadus, lai tiešām izkļūtu no tā, justos brīva un turpinātu savu dzīvi, lai darītu svarīgākas lietas. Jā, ir skaidrs, ka neomarksistiskie kreisie ir veiksmīgi karojuši pret rietumu civilizāciju un ebrejiem jau kopš tava laika kā feministu izdevējai. Bet jautājums ir, kāpēc tik maz cilvēku to paredzēja vai saprata kā tu, kas tas ir un pie kā tas novedīs? Es domāju, mēs runājam par laiku sen atpakaļ, 1980. gados. Pareizi. Zini, es domāju, ka jauna paudze atklāja šo antisemītismu kreisajā spārnā, ar sieviešu gājienu, kas bija reakcija uz Donalda Trumpa ievēlēšanu. Bet tas notika ilgi pēc tam, kad tu to pieredzēji. Kāpēc tas, kā mēs tagad sakam, neguva plašu rezonansi? Kāpēc tas vienkārši tika ignorēts? Tas maksāja dārgi. Par aiziešanu no sieviešu kustības bija jāmaksā augsta cena, ja tā bija tava visa dzīve, ja tas bija viss tavs vide.
Jo tā tas bija tik daudz. Izkropļots. Jūtu, kas cilvēkiem bija par tiem, kuri nebija kustībām. Ka tev bija jāsaprot, ka tu dodies pretī gaismai, nevis tumsai. Tu atstāji tumsu. Zini, Aizspriedumi pret vīriešiem, aizspriedumi pret sievietēm, kuras izvēlās likt ģimeni pirmajā vietā. Pret sievietēm, kurām patiesi patika izskatīties pievilcīgām. Es domāju, tas ir neprātīgi, bet aizejot, tas bija kā nonākt uz citas planētas. tas bija kā pavisam cita kultūra. Pareizi. Tiešām? Pareizi, tā bija kults ar citu vārdu krājumu. Tas bija interesanti. Man ļoti paveicās, man jāsaka, kā es tiku audzināta. Mani audzināja mans tēvs, kurš mīlēja Izrēlu. Un es atceros, kā 5 gadu vecumā sēdēju viņam klēpī. Es piedzimu 1950. gadā. Starp citu, tātad, kad man bija 5 gadi, daudzi Amerikas ebreji vēl tikai uzzināja, kas bija noticis, un konkrētas lietas, kas bija notikušas holokausta laikā. Un mans tēvs nedomāja, ka viņam būtu jālūdz man atstāt istabu, kad viņš un mans onkulis, citi onkuļi, ziniet, runāja par šiem atklājumiem. Tāpēc es uzaugu ar izpratni, ka jā, pasaulē pastāv ļaunums. Ļaunums ir īsts, tas pastāv. Un tāpēc arī man iemācīja, ka ja kāds jebkad man kaut ko pateiktu par to, ka es esmu ebrejiete, nievājošā vai pretīgā veidā, ka man ir atļauts ar viņiem cīnīties, ko es arī darīju. Un arī viņš tā darīja. Tāpēc es uzaugu saprotot, ka jābūt stiprai, jāprot pretoties, ka ir ļoti svarīgi stāvēt taisni. Un tā vienkārši dara. Tātad, kad es tiku galā ar to trakumu, kas man bija, kurā es biju iesaistīta radikālajā feministu kustībā, kamēr tas notika. Man vajadzēja kādu laiku, lai kaut kā atbrīvotos no visas tās traumas. Es zināju, ka tur bija spēcīgi, tur bija lieliski ebreji. Es domāju, kad es biju pamatskolā, ebreju skolā, mums katram bija sarakstis draugi Izrēlā. Mana bija Jafa Šaloma, un es vienmēr esmu vēlējusies viņu satikt, bet neesmu. Bet jebkurā gadījumā ģimenei ir ļoti svarīga loma bērnu audzināšanā. Vai viņu bērni izaugs par stipriem, lepniem ebrejiem? Vai arī viņi sevi uztvers kā upurus? Un es domāju, ka tas ir bijis problēma jaunajiem ebrejiem mūsdienās, jo mēs esam likuši tik lielu uzsvaru uz upura lomu šīs woke ideoloģijas dēļ. Tā apgalvo, ka ja tu neesi upuris, tad tu esi slikts. Pareizi. Un tāpēc mēs pat redzējām, kā jūs zināt, cilvēki mēģināja pierādīt, ka viņi patiešām ir upuri, lai viņus pieņemtu un cienītu. Tas ir ļoti neveselīgi. Un ģimenēm ir jāsaprot, un es to iemācījos no Rūtas Veisas, ka tā bija kļūda. Kad mēs fokusējamies tikai uz holokaustu, un viņa nesaka, un arī es nesaku, ka holokausta izpēta nav svarīga. Protams, tas ir svarīgi, bet tikpat svarīgi ir pētīt arī mūsu izturību. Jā, mēs nevaram definēt jūdeismu vai ebreju identitāti tikai caur holokaustu vai tikai caur ebreju ciešanām. Pareizi. Tāpēc es domāju, ka mans vērtējums par to, kā es spēju izkļūt un nonākt tur, kur
kur es esmu. Es nerunāju par, piemēram, to naidu pret ebrejiem, kas pastāv, bet es runāju par to, kā kļūt atkal par pilnvērtīgu cilvēku. Tas bija tāpēc, ka man paveicās, ka mana ģimene man iemācīja ne tikai par holokaustu, bet arī par pretošanos. Jā, nu tas kulminē, jūs zinat, sieviešu kustībā. Jūs zinat, tādā nozīmē, kā jūs to aprakstat, tas kulminē pēc 7. oktobra pasaulē, kurā feministu organizācijas, kuras jūs zinat, pievērsušās seksuālās vardarbības jautājumam un tās izmantošanai kā kara ierocim, pilnībā ignorēja ebreju sievietes, kuras bija upuri. Šis 7. oktobra aspekts viņu intersekcionālās alianses dēļ ar palestīniešiem. Es domāju, tas viss izriet no tā, vai ne? Jā, jūs zināt, ebreju tautas un ebreju valsts demonizācija ir bijusi ļoti efektīva. Un tāpēc tam nav nozīmes, vai ne? Vienkārši nav nozīmes, ja ebreju sievietes un vīrieši tiek izvaroti un kastrēti, un jūs zināt, vienkārši saplosīti. Tas patiesībā ir viņu dažu cilvēku prātos. Tas patiesībā ir kā laba lieta. Tas ir pasaules attīrīšana no ebrejiem. Un ir svarīgi, lai mēs saprastu ietekmi, lai mums patiešām būtu iespēja redzēt demonizācijas un delegitimizācijas ietekmi uz ebreju tautu un Izrēlu. Jo tas ir tas, kas liek tev teikt, ka tas nav svarīgi. Kāpēc mums tas būtu jāatzīst? Es domāju, zini, tā ir lieliska lieta. Mēs tikām vaļā no vēl vairāk dēmoniem. Jā. Vai tu saproti? Būtībā doma ir tāda, ka ebreji, kur tika nogalināti, izvaroti, spīdzināti, nolaupīti 7. oktobrī, paši bija vainīgi pie tā. Es domāju, Tieši tā, precīzi. Uz ko tas viss reducējās? US. Un tas ir tas, ko mēs esam dzirdējuši no intersekcionālās kreisās puses. Un tieši tāpēc, ziniet, feministu kustība izgāzās pēc 7. oktobra. Jā. Tā arī bija. Tiem Izraēlas feministiem, jūs zinat, tiem Izraēlas feministiem. Tas viņiem bija postoši, jo viņi tika nodoti. Viņas patiešām domāja, ka viņas ir pieņemtas globālajā feministu kustībā. Un viņas ieraudzīja patiesību, kad izrādījās, ka viņas netika pieņemtas. Jā, tagad šī iegrimšana ļaunumā, ko jūs esat pētījis un atklājis šajā filmā, acīm redzam ir kaut kas tāds, ko politiskā kreisā puse un īpaši ebreju liberāļi mēdz nevēlēties atzīt. Daudziem labi domājošiem liberāļiem ir tendence novilkt robežu starp viņu riebumu pret to, kas notika 7. oktobrī, un izpratni par to, kā reakcija uz to no masu kustības, kas vai nu aplaudēja vai attaisnoja to, veicina antisemītismu izplatīšanos. Kāpēc, jūsuprāt, tik daudzi nav gatavi izdarīt secinājumus par saviem liberāliem sabiedrotajiem, kuri uz 7. oktobra notikumiem reaģēja uzbrūkot Izrēlai, nevis to atbalstot? Jā, diemžēl. Ir ebreji, kuri šajā situācijā jūtās ļoti neērti, un viņi ir pieņēmuši uzskatu, Izrēla un izrēliešu upuri, kuri cieta no šī barbarisma 7. oktobrī, to bija pelnījuši. Viņi patiešām domā, ka viņi to bija pelnījuši, ja? Ja viņi neaiziet tik tālu kā tie, kuri uzskata, ka upuri to bija pelnījuši, tad viņi sevi mierina, domājot, ka, mēs neesam tādi ebreji, un mēs pierādīsim, ka neesam tādi ebreji, piedaloties demonstrācijās pret Izrēlu un tam līdzīgi. Tā ir ļoti egoistiska, uz sevi vērsta perspektīva. Un ja tev nav, ja tu esi ebrejs, kam nav, vai ja tu vienkārši esi ebrejs, un tu neuzskati sevi par daļu no savas tautas,
tad tev nav lojalitātes pret savu tautu, vai ne? Un tad tava lojalitāte varētu tikt vērsta uz izvēlies jebkuru no pret Izraēlu vērstajām organizācijām vai ideoloģijām. Tā kļūs par tavu virzošo spēku, nevis izpratne, ka katram no mums ir atbildība nodrošināt, ka mūsu tauta plaukst un ka Izraēlas valsts, ebreju valsts, paliek stipra un droša. Tā kā zināmā mērā man tas ienāca prātā, kamēr mēs runājām šīs sarunas laikā, ka tas ir līdzīgi amerikāņiem, kuri vairs nav patriotiski. Viņi nejūt nekādu patriotismu pret valsti. Viņi nejūt nekādu pienākumu pret valsti, un viņi publiski saka nāvi Amerikai. Jā, tas ir tas pats. Jā. Noteikti. Kā tev šķiet, kas ļāva Hamas pārliecināt tik daudzus galvenos medijus pasniegt viņa melus par Izraēlu kā patiesību un būtībā apgriezt stāstījumu otrādi kaut kādā ziņā? Tas ļāva tiem, kas pastrādāja zvērības un plānoja genocīdu, tikt attēlotiem kā upuriem, kamēr tauta, kas patiesībā bija upuris, tika nepamatoti apsūdzēta genocīdā. Un lai tas kļūtu, tu zini par liberālo vispār pieņemtu uzskatu, kā mūsdienu asinssūdzības kļuva par daļu no kreisās puses vispār pieņemtās domāšanas reālajā laikā, 21. gadsimtā, mums visiem redzot. Pareizi. Viņiem bija sava stratēģija, tas viss bija ieplānots, tas bija plānots. Zini, viņi to ir plānojuši gadiem ilgi un dara to ļoti stratēģiski. Tātad, ja mēs paskatāmies uz posmiem, propaganda, un ne tikai propaganda, bet arī rietumu sekularizācija, ieskaitot to, ka ebreju pasaulē ir sekularizējusies pārāk liela daļa cilvēku, kas ļauj cilvēkiem pagriezt muguru vai nu savai tautai vai savai valstī. Un tas ir noticis. Un mēs varējām redzēt, piemēram, ietekmi The New School un Kolumbijas universitāte, kas uzaicināja dažus Eiropas zinātniekus, kuri būtībā bija woke ideoloģijas tēvi. Kas, kā zināms, definē Izraēlu un ebrejus kā baltos? Tieši tā. Kas ir muļķības, bet tā cilvēki domā, un vesela paudze, kas ir piesūcināta un indoktrinēta šajās idejās, kas agrāk bija tā kā uz malām. Ziniet, toreiz, kad jūs bijāt feministiski izdevēji, tagad ir pilnīgi kļuvuši par galveno straumi. Tās dominē izglītības sistēmā. Jā, tās tiešām dominē. Un līdz tādam līmenim, ka par laimi, bet tomēr nepietiekami. Vecāki sāk saprast, ka patiesībā pārāk daudzas no šīm universitātēm ir indīgas. Un mēs zinām, ka ir, ziniet, patiešām lieliskas ģimenes, kas audzina savus bērnus ar labām vērtībām un par pārliecinātiem cionistiem, un viņi dodās uz universitāti un viņi tiek saindēti. Un es domāju, ka tieši tāpēc tādas organizācijas kā Tikva Fund, kas patiešām veido jaunas institūcijas, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Ziniet, ir tā, ka ir arī citas organizācijas, gan publiskas, gan privātas, kas, ziniet, sanāk kopā un mēģina atgūt savu vietu tajā nozarē, kurai viņi pieder, vai tā ir izklaide vai jebkura cita nozare.
Un ko viņi dara? Un tā vietā, lai darītu to, ko iepriekšējās paaudzes šajā valstī darīja, kad ebreju ārstiem nebija atļauts strādāt un viņus nepieņēma slimnīcās, mēs izveidojām savas slimnīcas. Kad ebreju juristi nevarēja iekārtoties darba advokāta birojos, mēs izveidojām savus advokātu birojus. Un es domāju, ka mums ir ļoti svarīgi to saprast. Mums nevajadzētu vēlēties atgriezties pie slimas. Iestādes. Mums ir vajadzīgas veselīgas iestādes. Tur mums vajadzētu ieguldīt savu enerģiju, un ar tām mums vajadzētu saistīties. Mums vajadzētu sadarboties. Ja mēs sadarbojamies ar kādu citu, mums ir jāsadarbojas ar veselīgām iestādēm. Tas ir patiešām svarīgi. Un, lai to izdarītu, mums ir jāredz sevi kā stiprus. Mums ir jāprot novērtēt savas tautas vēsturi. Bet mums nav jālien uz ceļiem, mums nav jālūdzās. Un mums noteikti nav jāpielabinās. Tagad izglītotajās aprindās, īpaši Amerikas Savienotajās valstīs, pastāv vienprātība, ka Izraēla ir ļauna un palestīnieši ir labie, un tas balstās uz kritiskās rases teorijas, intersekcionalitātes un kolonistu koloniālismu piemērošanu politiskajā diskursā. Taču, lai arī kā tas notika, tas daudziem ebrejiem radīja sajūtu, ka viņi ir bezcerīgi mazākumā un izolēti. Kā jūs domājat, ko ebreji var darīt šajā situācijā, par kuru jūs ziņojat savā filmā? Es domāju, ka ir daži, vai mēs vēlamies tos saukt par nācijām vai valstīm, no kurām ebrejiem tiešām vajadzētu aizbraukt. Pirmkārt, es domāju, ka ir ļoti svarīgi to pateikt. Es domāju, ka es tā nedomāju. Es domāju, ka tādas valsts kā Francija un izskatās, ka arī apvienotā karaliste būtu jāiekļauj šajā sarakstā, un iespējams arī Vācija. Bet ja mēs runājam par šobrīd tādu valsts kā Amerikas Savienotās valsts, par kurām tas vēl nav skaidrs, es domāju, ka mums vajadzētu novērtēt to, ka ir daži līderi, kas tiešām ir cīnās par mums, cīnās par mūsu drošību, un mums ir jāpieceļas un stāstīt cilvēkiem par to, ko esam devuši šīs valsts dibināšanā, un ar to, ko esam devuši pasaulē, ar visu, ko esam paveikuši, nevis no atvainojošas pozīcijas. Ziniet, lūdzot, mums jums ir jāpatīk. Paskatieties, cik daudz vakcīnu esam radījuši, vai paskatieties, cik daudz, ziniet, Nobel prēmijas laureāti un tā tālāk. Jūs zinat, tas viss. Mums ar to jālepojas, bet mums ar to jālepojas mūsu pašu dēļ. Ja mēs varam novērtēt to, ko esam devuši civilizācijai un ko turpinām dot civilizācijai, un neļaut nevienam apvainojumam vai demonizācijai ienākt mūsu apziņā, mūsu pašizpratnē, pašidentitātē, tad mums būs spēks. Lai darītu to, kas mums jādara, lai turpinātu darīt labas lietas pasaules labā. Jo mēs kā tauta esam gaisma starp tautām, mums tas ir jāatgūst. Un mums arī jāsaprot, mums ir nepieciešama pašcieņa, ka ja cilvēki mēģina mūs iznīcināt, mums jābūt cīnītājiem, mums jāpretojas ar visiem iespējamiem līdzekļiem. Un tas mums palīdzēs saglabāt mūsu cieņu un pastāvēšanu. Un cilvēkiem ir jāsaprot, ebrejiem ir jāsaprot, ja viņi to vēl nav sapratuši, uzbrukt mums, demonizēt mūs. Patiesībā viņi demonizē paši sevi.
un viņu naidu baro, ticot pretējam. Un tas vienmēr ir bijis zīme, mēs visi to zinām, ka tas vienmēr ir bijis zīme, ka, kad parādās naids pret ebrejiem, tas liecina, ka ar valstīm, kontinentiem vai pasauli kaut kas ir ļoti nepareizi. Ka tā ir zīme par briesmām. Ja mēs to arī varam saprast, tad mēs neļausim šim pašnaidam augt. Neesmu pārliecināta, vai atbildēju uz jūsu jautājumu. Tas ir diezgan labi. Es domāju, ka ir arī svarīgi atzīmēt, ka īpaši Amerikas Savienotajās valstīs ebreji nav vieni. Es domāju, var šķist, ka viņi ir vieni. Ziniet, mēs runājam dienu pēc tam vai pāris dienas pēc tam. Ziniet, Abduls El-Sajeds uzvarēja Demokrātu partijas senāta priekšvēlēšanās Mičiganā, tādējādi atklāts antisemīts nonāca pozīcijā, lai varētu būt ASV senātā, tāpat kā Zora Mamdani kļuva par Ņujorkas mēru. Bet nav tā, ka nebūtu cilvēki, kas mēģina viņam pretoties. Pat ja daudzi liberālie ebreji ir devuši priekšroku savām aliansēm ar kreisajiem, nevis ebreju aizstāvībai pret antisemītismu. Jā. Un bija brīnišķīgs. Notikums, kas tikko notika, ka Marko Rubio tikko paziņoja, ka tagad ir noteikts, ka pirms kāds var saņemt vīzu, lai iebraukt šajā valstī, viņi tiks izmeklēti. Tiks izmantoti visi sociālie tīkli un citas izmeklēšanas metodes, lai pārliecinātos, ka cilvēki, kuri vēlas kaitēt ebrejiem šajā valstī, netiks ielaisti šajā valstī. Tas ir patiešām svarīgi. Es domāju, tas ir mazliet pārsteidzoši, ka tas ir vienkārši bet zini, pieskaries ka tu pēti, piemēram, kas kurina tik daudzus no šiem koledžu protestiem, kas vērsti pret ebrejiem. Noteikti tas ir. Un tas, zini, ārvalstu studentu pieplūdums, īpaši no antisemītiskām valstīm tuvajos austrumos un Ziemeļāfrikā, šķiet diezgan acīm redzams. Jā, Viktors Dēvis Hansons to patiešām ļoti izteiksmīgi pauž filmā. Jā, mums tas ir jāatzīst. Un arī Reikela Fiša. Viņi runā par to, cik nepieciešams universitātēm vērsties tiesiski pret cilvēkiem, kas nāk no universitātes ārpuses, lai kurinātu, jūs zināt, nepatikšanas, lai kurinātu naidu. Jā. Kādu vienu vissvarīgāko lietu jūs vēlaties, lai jūs skatītāji gūtu no šīs filmas? Vissvarīgākā lieta, ko es vēlos, lai skatītāji gūtu no šīs filmas, ir sapratne par to, ka pastāv ideoloģijas, kas veicina šo naidu pret ebrejiem un kristiešiem, kā arī visu rietumu pasauli. Un viņi izmanto ļoti, ļoti efektīvas stratēģijas. Tāpēc mums ir jāsaprot, ka tas, par ko mēs runājam, nav vienkārši dialogs. Tas ir. Ir ļoti svarīgi, lai cilvēki saprastu, ka ienaidnieki, kuri vada visu šo, rīkojas ar slepkavniecisku nolūku. Un pēc viņu pašu vārdiem, galu galā tas viss ir par globālā kalifāta izveidošanu, ka pasaule tiks pārvaldīta saskaņā ar šariata likumiem. Tas ir patiešām svarīgi, ka tu to saproti. Jā, vispārējais izriet no tā. Tieši tā. Tieši tā. Tas ir svarīgs aspekts, un es ceru, ka cilvēki, kur noskatīsies šo filmu, to sapratīs. Es to patiesi iesaku. Glorija, liels paldies, ka šodien pievienojies mums. Kā mūsu skatītāji un klausītāji var noskatīties vai straumēt filmu A Collective Descent into Evil? Un kā viņi var palīdzēt šādu filmu tapšanā? Filma tad ir pieejama straumēšanai Roku kanālā. Tas ir bez maksas, ja vien nevēlaties iegādāties abonementu, lai varētu skatīties to bez reklāmām. Ir pieejami arī DVD, ja jūs apmeklējat docemidproductions.com,
Tas ir Doc.Emmet Productions mājaslapa, un tur ir veikali, un tur jūs varat iegādāties DVD diskus. Jūs varat organizēt seansus savai kopienai. Es labprāt atbrauktu un pat uzrunātu skatītājus kopā ar filmu, ja vēlaties, bet jūs varat organizēt seansus. Un ja jūs to vēlaties darīt, jūs varat sazināties ar mani vietnē doc.emmetproductions.com. Jūs varat man nosūtīt ziņu šādā veidā, izmantojot vadības paneli. Un ir kopienas, kurās šobrīd filma ir pieejama Amerikas Savienotajās valstīs, Kanādā, Apvienotajā Karalistē un Meksikā. Roku kanālā. Un būs arī papildus platformas, kas pievienos filmu mums virzoties uz priekšu. Un es ar prieku varu paziņot, ka filmas seans notiks Jeruzālemē 8. novembrī Menahema Begina centrā. Mēs sadarbojamies šīs seansa organizēšanā. Un, ja vēlaties sekot līdzi, kur notiek seansi, apmeklējiet doc.emmetproductions.com un noklikšķiniet uz filmas. Tad tur būs pieejams saraksts ar gaidāmajiem seansiem. Labi, tas ir visaptveroši, un es tiešām iesaku mūsu skatītājiem un klausītājiem censties to noskatīties. Tas ir svarīgi dokumentālā filma. Vai es varu piebilst vienu lietu? Tas Protams, bija daļa lūdzu. no jūsu jautājuma. Jūs jautājāt, kā cilvēki var palīdzēt šo filmu veidošanā. Neatkarīgi no tā, vai tie ir $10 vai 6 ciparu summa, tam nav nozīmes. Veicot ziedojumus, ziedojot tādām organizācijām kā doc.emmetproductions.com, kas ir bezpeļņas organizācija ar 501C3 statusu. Jūs ļaujat mums turpināt veidot šīs svarīgās filmas. Man prieks, ka tu to piebildi. Tieši to mēs vēlējāmies parādīt. Mēs arī vēlamies pateikties mūsu auditorijai. Lūdzu, atcerieties klausīties Jonathan Tobin Daily Edition katru dienu, kuru varat dzirdēt jebkur, kur klausāties podkastus. Un neatkarīgi no tā, vai klausāties mūs kādā no šīm platformām, vai skatāties mūs tiešraidē Facebook, X vai JNS YouTube kanālā, lūdzu spiediet patīk un vai abonējiet JNS. Nospiediet zvaniņu, lai saņemtu paziņojumus, un sniedziet mums labas atsauksmes. Lūdzu, rakstiet mums uz ThinkTwice adresi thinktwice@jns.org un pastāstiet, kur klausāties vai skatāties raidījumu un ko par to domājat. Un atcerieties, turpiniet lasīt un domāt patstāvīgi. Un mēs drīz atkal tiksimies.